Nu, ko tā stunda ir situs, un jau pavisam drīz mēs uzzināsim, cik ļoti mūsu vārdi sakrīt ar mūsu darbiem un ar mūsu balsojumiem. Un, labdien arī ministra kungs. Šodien šis demisijas pieprasījums faktiski nav jau tikai par vienu ministru, par satiksmes ministriju. Šodien mēs lemjam vispār par to, vai Latvijā vēl ir saglabājušās kaut kādas atliekas no politiskās atbildības, vai to nav vispār. Mēs lemsim šodien par to, vai nodokļu maksātāju līdzekļi tiek aizsargāti vai izšķiesti. Par to, vai valdība un ministri spēj kontrolēt miljardus vērtus projektus, vai arī kārtējo reizi mēs ļausim simtiem miljonu pazust bez pilnīgi nekādām sekām. No šīs tribīnes par Rail Balticu projektu ir runāts ļoti daudz. Saeimā ir strādājusi parlamentārā izmeklēšanas komisija, ir bijuši neskaitām pieprasījumi, un arī šodien ir jauns pieprasījums iesniegts par Rail Balticu projektu. Deputāti ir uzdevuši neskaitāmus jautājumus. Atbildes ir bijušas vai nu ļoti izvairīgas, vai arī to nav bijuši vispār nekādas. Un faktiski ir pamatots bažas uzskatīt, ka sabiedrībai ir apzināti sniegta nepatiesa informācija par gadsimta lielāko projektu Rail Balticu. Ja mēs paklausāmies to retoriku, kāda ir ministra prezidentai pēdējo nedēļu laikā, tad jāsacina, ka šodien pat tie, kur ilgstoši ir vīpsnājuši un smīnējuši par to, ko dara un jautā opozīcija, šodien vairs nesmējas. Šodien visi beidzot ir pamodušies un skatās apkārt, viens uz otru jautā, kas tad te ir noticis un kurš ko ir sadarījis. Neviens neko nezina. Neviens nevienu atbildīgo nepazīst, un konkrēti vārdu un uzvārdu joprojām mums nav. Un es pateikšu, kas ir noticis. Tas, ko mēs redzam, tas ir totāls hausa rezultāts. Un tā jau nav tikai nolaidība. Tā ir ilgstoša un apzināta bezatbildība. Atkal un ilgstoši neviens nav atbildīgs. Projekta īstenotāja atbildība 0. Satiksmes ministrs 0. Valdība 0 un premjera 0. Atbildības nav. Neviens ne par ko nav atbildīgs, un tā tas turpinās. Šis konkrētais pēdējais gadījums - 267 miljoni eiro. Tie nav 267 eiro, tie pat nav 267 tūkstoši, tie ir 267 miljoni. Un es nezinu, kas tas ir ar mums, ka mēs kaut kā tad, kad aiziet pāri miljonam, man liekas, mēs kaut kur apstājamies un mēs vairs nesaprotam to apmēru. Mēs saprotam, ka cilvēks pretlikumīgi iegūst caurlaidu vecrīgā, lai nopirkot savu mašīnu. Tad mēs nesaprotam 267 miljoni vai miljardus. Mums tas liekas kaut kā, tikpat, cik 267 eiro. Tā īsti nav. Un tie 267 miljoni, tas ir tieši tik daudz Latvijas valsts varēja ietaupīt vienā iepirkumā. Stratēģiski svarīgā pārmija iepirkumā, kur no sarunām tiek izslēgts uzņēmums, kura piedāvājums bija tieši 267 miljonus lētāks nekā uzņēmumam, kurš uzvarēja. Šī iespēja tiek vienkārši izmesta miskastē. Jūs jautāsiet, kā? Ļoti vienkārši. Jo izrādās bankas garantijas termiņš nesot sakritis par 13 dienām. Projektam, kuru mēs mēģinam realizēt, man liekas, jau ne 10, 13 gadus, laikam pat vēl vairāk. Es pat nezinu, kura ir tā Rail Baltica projekta dzimšanas diena. 13 gadi, pret 13 dienām bankas termiņam un 267 miljonu čuši. Tāds nieks, vai ne? Kolēģi, tas pat nav absurds. Tas ir cīnisms pret Latvijas sabiedrību. Tas ir spļāviens sejā tiem cilvēkiem, kas maksā nodokļus, strādā, cer uz labāku dzīvi un cer uz valstisku atbildību. Uz to, ka kāds būs atbildīgs par šo naudas izšķērdēšanu un izpļakarēšanu. Un kas notiek tālāk? Pa lielam nenotiek nekas.
Ministrs procesu neaptur, sistēmu nemaina, nemeklē risinājumu, tikai taisnojas, piesedz, ļauj, lai valsts līdzekļi turpina izgaist. Un arī premjera nespēja uzņemties atbildību. Atbildības vietā tiek izveidotas kārtējās komisijas, pat 2. Viena, lai izmeklētu, kas notika, kā radās šī starpība, tie 267 miljoni un kas vainīgs. Komisija tagad tur būs. Un otra komisija būs par Pālu Daugavā. Nu, beidzot. Problēma acīm redzami jau ļoti sen, beidzot būs arī Pālim sava komisija. Nu, fantastiski. Tajā pat laikā ministra prezidenta Evika Siliņa saka, Rail Baltica ir stratēģiska prioritāte. Bet tajā pat laikā tiek veidotas pārbaudas komisijas, jo kontrolas nav bijis. Nu tad pastāstiet man lūdzu, kā tas var būt, ka projekts ir prioritāte, bet atbildība nav nevienam. Satiksmes nozara Evikas Siliņas valdībā ir uzticēta partijai Progresīvie, un tas ir tai pašai partijai, kuras iepriekšējais ministrs nav bijis tikai kaut kāds iesaistīts cilvēks. No acīm redzot, uz Briškanu kungu Siliņas kundze lika lielas cerības, bet kaut kad, man liekas, viņa arī publiskā telpā minēja, ka tās nav attaisnojušās, un tur tāda vilšanās, bet ja vilšanās, tad kaut kas ir jādara, tad kaut kas ir jāmaina. Briškanu kungs nav bijis vienkārši tāpat iesaistīts. Viņš ilgus gadus ir bijis RBRL stratēģijas un attīstības direktors. Un jau sākotnēji mūsu partija teica, ka mēs redzam tur interešu konfliktu. Un it sevišķi tagad, kad ir jāveic kaut kādas izmeklēšanas, kā jūs vienas partijas cilvēki veikt vispār par to, kas notiek nozarē par atbildīgo meklēšanu. Mēs uzskatām, ka objektīvi izvērtēt pašiem savas kļūdas īsti nav iespējams, un tas nav nopietni. Ja? Un grauj faktiski uzticību visam šim te procesam. Vēl viens jautājums runājot par Rail Baltica, ko nevar ignorēt, bet par ko ne ministrs, ne arī premjere sabiedrībai neatklāja un nepasaka atklāt, ka Rail Baltica projektam nav nekāda ekonomiskā seguma. Un Latvijas posmā, tajā trasē, turpat netiek savienotas kaut kādas nozīmīgas pilsētas, kādas ir Igaunijā un Lietuvā. Ko mēs šeit pārvedāsim Latvijā? Sēņotājs no viena meža uz otru. Vai mēs pasakam atklāt, ka šis ir militārs projekts un pārvedāsim militāro tehniku vai ko citu? Bet ja tas ir militārs projekts, tad tur ir jābūt, manuprāt, absolūti citam sarunas modelim ar Eiropu. Ar mums, ar Latviju, kas ir ārējā robeža valsts, tad, droši vien, ka Eiropa ir jāuzņems iespējams viss šis te finansējums, un ne tikai par būvniecību, bet arī par tālākām uzturēšanas izmaksām. Kas to visu seks? Tās izmaksas. Uzņemties jebkādas saistības šobrīd, kas ir saistīts ar Rail Baltica projektu, tā ir pašnāvība mūsu valstī, ņemot vērā to, ka gandrīz visos ekonomiskos rādītājos mēs esam pēdējā vietā. Kolēģi, šis nav demisijas pieprasījums. Runājot tikai par izšķērdību, mēs runājam šodien arī par to nākotni, kādu mēs iezīmējam saviem cilvēkiem. Un mēs nevaram šķiesties ar miljoniem, miljardiem. Tajā pat laikā mēs redzam, ka vajadzības ir uz katra soļa visās nozarēs. Atcerieties, pirms pāris gadiem kādā debatē no šīs tribīnes es, man liekas, precīzi nosaucu, cik pirms 2-4 gadiem maksāja metrs Rail Baltica. Tad šobrīd šīs izmaksas jau ir 4-kāršojušās. Tad padomājiet par tiem cilvēkiem un par tām izmaksām šim te projektam un pretī nolieciet cilvēku vajadzības. Šodien mums šeit pie Saeimas piketē cilvēki, kas ir
kas slimo ar diabētu un kuriem ir vajadzības, lai viņi vienkārši dzīvotu. Un mēs viņiem pasakām, mums nav naudas. Un turpretī mums ir 267 miljoni, kur vienkārši izgaist kaut kur. Šādā veidā šo projektu turpināt nedrīkst. Un mūsu frakcija uzskata, ka pie šādas pārvaldības šis projekts ir jāaptur, lai to izvērtētu, kas pie kā ir vainīgs un kas par ko ir atbildīgs. Un šis projekts ir jāaptur tieši tādēļ, lai aizstāvētu mūsu valsts intereses un arī mūsu cilvēku intereses. Un vēl satiksmes nozara ar tām samilzušām problēmām nevar būt vienkārši par vietu kaut kādiem politiskiem eksperimentiem. Šī nozara ir pārāk svarīga. Tāpēc uzskatu, ka vismaz līdz vēlēšanām vai nu premjerai pašai ir jāuzņemas atbildība par šo nozaru, vai tā ir jāuztic profesionālim cilvēkam ar pieredzi un ar kompetenci, kas nav saistīts ar politiskām partijām vispār. Un es nerunāšu daudz, jo negribu kavēt nevienu laiku. Šeit jau nav vairs jauna neko ko pateikt. Viena lieta tikai es vērsīšos pie kolēģiem no ZZS. Jūs esat kritizējuši šo konkrēto situāciju par 267 miljoniem, jūs esat kritizējuši skaļās un pamatot. Bet ir tā, ka ar šo kritiku vairs nepietiek. Šodien tātad būs konkrēts balsojums, un sabiedrība redzēs, cik ļoti jūsu kritika, jūsu vārdi sakritīs ar jūsu balsojumu. Un tā stunda ir pienākusi, pienācis laiks. Un tad tagad pieņemiet lēmumu. Vai nu jūs parādiet savu attieksmi ar balsojumu, vai nu tad tā kā, kad iet pie altāra, vēlreiz pasakiet, noslēgsim laulības ar progresīvajiem, un tad klusējiet mūžam. Ja jūs slēdzat šīs laulības šodien vēlreiz, nu tad vienkārši izbeidziet. Izbeidziet bārstīties ar tukšiem vārdiem, kaut kādiem ierakstiem, kaut ko. Nu, vai nu tagad, vai nu nekad. Tieši tā. Tā kā būs vai nebūs laulības, ZZS ar progresīvajiem, nu, to mēs jau ļoti drīz uzzināsim. Paldies par uzmanību, un es aicinu atbalstīt satiksmes ministra Švinkas demisiju. Paldies!